Sveiki, mani mīļie! Mani sauc dr. Jāņa Janovska, es esmu dermatologs un preventīvās medicīnas ārsts. Šodien man gribās parunāt ar jums par zilo krāsu. Parunāsim par metilēnu zilo, kāpēc ir tik daudz diskusijas apkārt metilēnu zilam, kā viņš strādā, vai tā ir maģija vai fokus un vispār kur ir triks. Metilēns zilais ir tik tiešām jauns tāds trends, kurš ieraujās ar tādiem spēkiem kā vētra. Par metilēnu zilo es esmu uzzinājusi Las Vegasā, kad es esmu bijusi konferencē A4M. Un, protams, kā jau vienmēr jūs zinat, ar visiem jaunumiem es nāku uzreiz pie jums un arī padalos, pastāstu un arī gribu dalīties ar savu iedvesmu un savu pieredzi un savām zināšanām, ko esmu ieguvusi tur aiz okeāna. Tik tiešām ceļš nav ļoti tuvs un gribās dalīties ar jaunumiem. A4M konference, jeb kongress, ir tāds specifisks preventīvo ārstu, funkcionālās medicīnas ārstu, integratīvās un anti-age ārstu komūna, jeb salidojums, kad mēs apspriežam visus jaunumus, kas notiek industrijā. Mēs izpētam jaunus zinātniskos rakstus, kā arī pētījumu rezultātus, gan arī ārsti prezentē savas novitātes, dalās ar savu pieredzi un, protams, arī farmācijas industrija parāda, kas ir jauns. Metilēns zilais ir viens no tiem. Metilēns zilais sevi potenciāli prezentē kā diezgan spēcīgu antioksidantu. Bet vispār gribās jau iedziļināties vēsturē, vai ne? Kā jau es ar savu analītisku domāšanu un kritisku domāšanu esmu paskatījusies nedaudz dziļāk vēsturē, kas ir metilēns zilais. Metilēns zilais tika atklāts 19. gadsimtā Ēģiptē, un viņu pēc tam tika pielietojuši kā krāsvielu, tātad krāsojot tekstilu. Un mēs jau redzam, arī pēc tam arī džinsu krāsa ir zila un mūsu audumu krāsa arī ir zila. Taču ar laiku, kā jau cilvēks būdams tāda būtība, kurai viss interesē, tika atklāti arī dažādas citi metilēna zilā, teiksim tā, īpašības, jā, un viena no šiem īpašībām ir antioksidatīvās īpašības, ko sāku pielietot arī medicīnā, kā sanācijas elements. Sanācija. Sanācija ir profilaktisku un ārstniecisku pasākumu kopums organisma atveseļošanā. Tas nozīmē, ka metilēna zilo pielietoja atveseļošanas nolūkos jau ļoti sen. Un pielieto ne tikai dzeršanas veidā, bet arī injekcijas un intravenozo infūziju veidā, tātad intravenozās sistēmas, tāpat kā glutatiols, tāpat kā C vitamīns, tāpat kā citas antioksidatīvās B grupas saturošās vai kādas citas infūzijas, kas, protams, ir katram ļoti individuāli un tiek nozīmēts ārsta vadībā. Viss, ko es runāju, nes tikai informācijas raksturu, un nekādā gadījumā es nerekomendēju jums ārstēties ne ar kādu no vielām, mikroelementiem vai Mendeļieva tabulas elementiem. Šis ir tikai informācijas un man personīgi subjektīvs viedoklis. Tad izlasīsim un paskatīsimies, par ko runā zinātnieki un kādi ir articles, ja publikācijas nopublicētas PubMedā pa pēdējiem gadiem. Tātad metilēns zilais tika izstrādāts 1880. gadā beigās kā krāsviela izmantošana tekstilu izstrādājumiem, un drīz pēc tam tas tika sintezēts un atklāts, kā tas ir noderīgs kā precēnīšu, pretvīrusu un antibakteriāls līdzeklis. Un ir vairāki pētījumi, tātad 2023. gadā Evangelos Bistas kopā ar savu komandu ir aprakstījis metilēna zilā antioksidatīvās īpašības. Nedaudz agrāk, 2021. gadā, The Potential of Metilene Blue as an Anti-Aging Drug tika aprakstīts Kan Cao kopā ar Abirami Taivalapil komanda ir aprakstījuši tieši anti-aging funkciju, kas piemīt metilēna zilam. Kādas tad ir metilēna zilā priekšrocības un kā tad viņš strādā? Es bieži vien savās semināros, webināros, laivos, kad es izēju pie jums, vienmēr sadalu senolītiķus, jeb anti-aging komponentes, vielas, aģentus, kā antioksidantus, mitohondriālos aģentus, DNS modulējošos aģentus, un tātad metilēna zilais ir mitohondriālais aģents. Tas nozīmē, ka viņš ietekmē mitohondriju atjaunošanu.
atjaunošanu. Kā arī viņam piemiet nootrops efekts, tātad jaunu šūnu izveidošanos galvas smadzenēs, un arī ļoti labi palīdz cilvēkam atjaunoties pēc infekcijām. To apraksta vismaz zinātnieki un autori, kas ir citēti PubMed žurnālos. Viņi var pielietot kā neirodeģenerācijas procesu samazinošu aģentu, kā arī uzlabo kognitīvās funkcijas. Tik tiešām, jūs man jautāsiet, un arī manā Instagramā ir vairāk komentāri, kurus jūs varat izlasīt, kā tā dakterīte, ja dara visam, visticamāk nedara nekam. Vai dakteri, kurš tad nesīs atbildību, ja ārstēs metilēnu zilo vēža onkoloģijas pacientus? Jums ir pilnīgi taisnība. Tik tiešām, kurš nesīs atbildību par to, ka C vitamīnam ir antioksidatīvās īpašības, selēnam ir antioksidatīvās īpašības? Tur jau tā lieta, ka neviens nesaka ārstēt slimības un onkoloģiskos apstākļus vai šizofrēniju vai, teiksim, klīnisko depresiju ar metilēnu zilo. Tā tas nestrādā. Protams, ir jāārstē slimības pie daktera. Tas ir skaidrs. Bet šeit jūs esat tāpēc, ka jūs gribat zināt, kas notiek industrijā, kādi ir jaunumi un kas tad ir vispār metilēnu zilais un antioksidanti. Tātad metilēnu zilais ir tāds aģents, kurš darbojās kā antioksidants. Tas nozīmē, ka viņš samazina brīvos radikāļus, samazina oksidatīvo stresu un tādā veidā mazina iekaisumu, hronisku, latentu iekaisumu mūsu organismā. Un tik tiešām iekaisums var būt ne tikai neiro iekaisums, tātad galvas smadzenēs, kas arī mums pastimulēs Alzheimera saslimšanas vai demences saslimšanas riskus, vai arī, piemēram, samazina, teiksim, iekaisumu, kas ir pie insulīna rezistents, metaboliskā sindroma, viscerālās aptaukošanās, tātad hronisks latent iekaisums. Antioksidants darbojās visur, kur ir slimā vājā vieta, mazinot brīvo radikāļu kumulāciju, tādā veidā mazināt oksidatīvo stresu. Jo mazāk ir oksidatīvais stress, jo mazāk ir hronisks latents iekaisums, jo jūs esat veselīgāki. Tā strādā jebkurš antioksidants. Tas ir E vitamīns, C vitamīns, selēns, vitamīns A vai arī polifenoli. Līdz ar to metilēnu zilais noteikti nav panacēja, taču metilēnu zilam ir aprakstīti interesanti novērojumi, un mēs kā kritiski domājuši cilvēki analizējam, nevis visu lietojam, kas pārdodās mūsu farmācijas industrijā. Protams, ne. Apspriežam ar savu ārstējošo ārstu, izanalizējam situāciju un tikai pēc ārsta rekomendācijām lietojam kādu no suplementiem. Metilēnu zilais ir tiešais antioksidants un pēc dažiem viedokļiem iespējams pat ir spēcīgāks nekā N-acetilcisteīns un vitamīns A. Ko nozīmē nootropais efekts? Varbūt jūs jau esat pamanījuši šajā video. Es vairākas reizes esmu ieminējusies par nootropo efektu. Tātad uzlabo atmiņu, veicina mācīšanos, kā arī paaugstina uzmanību. Nootropais tas nozīmē, ka viņš arī var uzlabot jaunu šūnu veidošanās un tātad arī mazināt depresīvos stāvokļus. Viņš mazina neirotransmitoru sabrukumu galvas smadzenēs un paaugstina dopamīna, serotonīna sekrēciju smadzenēs. Un arī strādā kā holinesterāzes inhibitors. Tas nozīmē, ka metilēnu zilais paaugstina acetilholīna daudzumu, kas savukārt uzlabo atmiņu un koncentrāciju. Tādā veidā uzlabojot mūsu kognitīvās arī spējas. Pielietošana un devas. Metilēnu zilo var pielietot dažādos veidos, gan arī infūzijas veidā, tātad veicot injekcijas, tātad intravenozās infūzijas, gan arī perorāli lietot. Bet, protams, šobrīd tā ir, teiksim, viena no tādām novitātēm, un mums tas nav pieejams. Līdz ar to gribās pastāstīt vispār, kas notiek industrijā, kas jauns, un tā, lai jūs esat lietas kursā. Kam nedrīkst lietot metilēnu zilo? Skaidra lieta onkoloģijas pacientiem ar metastāzēm vai aktīvu onkoloģiju, kā arī, protams, sievietēm grūtniecēm, kas zīda, vai arī ir personīga nepanesamība uz krāsvielām triazīna krāsas, kā arī ar serotonīna sindromu un kuņģu ķūlu. Vienmēr sakot, visus medikamentus, suplementus, vitamīnus vai aktīvos elementus, ko jūs vispār plānojat lietot, vienmēr
vienmēr ir jākonsultējas ar savu ārstējošo ārstu, kas rūpējās par jūsu ikdienu un arī vitamīnu mikroelementu savā starpā balansēšanu un sadarbību. Vienmēr sakot, mīļie draugi, metilēna zilais noteikti nav panacēja, tas ir tāds interesants jaunums, kuram mēs varam pievērst savu uzmanību vai tieši otrādi nepievērst uzmanību. Taču es esmu priecīga dalīties ar jaunumiem, jo es esmu šeit, dalīties un arī varbūt jums pastāstīt ko jaunu. Atcerieties, lūdzu, ka veselība ir mūsu prioritāte un skaistums ir atalgojums. Ar mīlestību jūsu doktora Jāna, tiekamies jaunos webināros, laivos un jaunos foršos aizraujošos YouTube translācijos.